Tā kā šodien ne visi, kas ir bijuši šajās lekcijās, bijuši no paša sākuma, ja mēs atgādināsim, par ko tam mēs vispār runājam. Ja, mums taču tēma Dau un spēks. Un tagad, ja es jums pajautātu, tie ir tā teorētiski, jums par to nekas nebūs, ja jūs atbildēsiet nepareizi. Spēka definīcija. Vai viņi ir saprotama, izprasta, vienkārša vai joprojām neizprasta un ļoti uzmanīgi ar šo definīciju vajadzētu iepazīties. Nu, šķiet, ja es uzdodu pareizi jautājumu, tad arī pareizi atbildi ir, ja, Ka vajadzētu uzmanīties. Ka vajadzētu uzmanīties. Šajā gadījumā pamēģinam saprast tādu tēlaini tagad. Iedomāties tagad telpu, kuru sauc par Dau, vai kuru mēs definējam kā Dau, un te ir tas interesantais moments. Telpu, kur mēs definējam kā Dau, mēs nevaram aprakstīt, jo citādi šī telpa zaudē Dau. Priekš latviešiem varbūt tas nav saprotams, bet mēs katru reizi no tā arī sākam. Tātad Dau ir tāda telpa, kas ietver visu, kas tajā iekļaujas, un kuru nevar līdz galam aprakstīt. Jo, ja mēs kaut ko aprakstam līdz galam, tad tas, ko aprakstījām, zaudē savu Dau. Varat iedomāties kādu cilvēku domāšanā, kurš pieredz dzīvot tikai racionālās pasaules ietvaros, uzreiz veidojas šausmeņi. Kā tas tā? Man taču determinēta pasaule, man jābūt tikai tam, ko es zinu, un tā tālāk. Un viņš pēkšņi savā kastītē iesprūdas, un viņam bailes, vai jautājums, no kā bailes? Nezinu. Šajā gadījumā, jā, tas ir nezināmais, bet ja Dau ietvaros, no tukšuma. Jo interesanti ir tas, ka cilvēks, kurš domā tikai racionāli, mums no klātesošajiem, tas būtu ļoti sarežģīti. Vismaz man šķiet, neviens no jums tikai racionāli nedomā. Pat ja jūs nedomājat paradoksāli, teiksim tā, jūs tik un tā pielietojat tādus vārdus kā intuīcija vai nojauta, nevis tad, kad jau viss, bet nojauta, ka jābrauc ne pa šo ceļu, bet pa šo ceļu. Nezinu, kāpēc, bet pēc tam pastāstu, šī ceļa bija sastrēgums. Tad, kad vēl nebija navigatori. Varbūt šobrīd arī es nevienmēr braucu tur, kur navigators rāda. Es braucu tur, kur es labāk zinu. Vai braucu par apved ceļiem, kurus navigators pieņemsim nerāda. Labi. Tātad ļoti grūti tā sev tagad iedomāties cilvēku, ja mēs dzīvojam gan racionālā, gan iracionālā pasaulē, kurš dzīvo tikai racionāli. Bet priekš racionāli tas būs aptuveni tā, ka eksistē tikai tas, ko es redzu. Nākošais solis, ka varbūt eksistē kaut kas, ko es neredzu. Bet noteikti to vajag ieraudzīt. Ziniet, es domāju, ka jūs ziniet, ja man būtu tagad tāds bumba, melna, necaurspīdīga, aiz viņas kaut kur būtu kaut kāda siena, uz kuras varētu projicēt gaismas staru. Tad gaisma, kas laist uz to bumbu pa centru, projicētos kā punkts tieši aiz bumbas. Noteiktā, protams, vietā. Un mums būtu jocīgi, ja mēs tagad nezinām šo visus likumus, mums būtu jocīgi, kā tad tā gaismu, taču mēs laidām pa taisno,
kāpēc viņi... Un viņam un apiet apkārt. Viņi apiet apkārt, noslēpjas tur aiz tās bumbas. Nu, šodien mēs zinām, ja, ka ir masa, gravitācija, un ka gravitācija, pateicoties tam, arī gaismas stari lokās. Tāpēc mierīgi var paskatīties un ieraudzīt, kas aiz stūra slēpjas, ja gadījumā mūsu skatiens ir kā gaismas stars. Bet tas, ko es jums tagad stāstu, priekš cilvēka racionāli, būs tikai tad eksistējoši, ja viņš to ir pats pārbaudījis. Tikai. Tāpēc mēs ļoti daudzām lietām nevis ticam, ja, bet mēs viņus spējam saprast, pateicoties tam, ka mums ir nevis tiešie pierādījumi, bet netiešie pierādījumi, kuri ir spēcīgāki nekā tiešie. Šeit dažreiz cilvēks domā, kā tas tā var būt. Nu, tieši tāpatās, kā mēs zinām, ka ir kaut kur planēta, kur mēs neredzam tikai tāpēc, ka tur izlokās gaismas stars. Tātad tagad iedomājoties cilvēku, kurš dzīvo tikai racionāli, viņš baidīsies no Dao, jo Dao priekš viņa būs tukšums. Jo tur nekā nav. Un līdz ar to cilvēks dzīvoja tikai acīm redzamajā, atsakās patiesībā no visām savām iespējām. Tad, kad mēs runājam par sevi, tad mēs runājam par to, ja mums ir kaut kāds emocionāls saviļņojums vai kaut kādas domas, tur kaut kādas vienalga kādas tās domas ir, kuras mēs saucam par domām, bet, lai mēs pagaidām to saucam. Tad mēs arī to tukšumu neredzam. Bet ko mēs darām ar to tukšumu? Mēs viņu piesārņojam ar visu šo emocionālo sajūtu un domu, tādu saviņojumu. Tad redziet, pirmais, ko mēs ar jums vienmēr atceramies, ka Dao ir tāda īstenošanas telpa. Vai telpa, kurā var attēloties jebkura esamība. Līdz ar to mēs arī varam tur attēloties. Ar vienu nosacījumu, ka mums ir Dao. Tā līdzīgo pievelk šajā gadījumā. Ja mums nav Dao, tad mēs tur nevaram attēloties. Bet nedomājiet, ka tas kaut kas sarežģīts. Piemērs tāds par mūsu to blīvumu. Es nesen runāju par stariem, vienkārši par stariem. Ja tātad ir gaismas stars, tas ir elektromagnētiskais stars, fotons, kas tur lido, tālāk ir ultravioletie stari, tad ir rentgena stari, un kvantu fizikai ir raksturīgas tādas daļiņas, kā tur alfa, beta, tas ir radiācija alfa, beta, gamma, un kvantu daļiņas ir tādas, piemēram, neitrīno. Un priekš neitrīno mēs esam vienkārši caurspīdīgi. Viņš izlido ne tikai caur mums, bet izlido arī caur zemeslodē, nepamanot zemeslodi. Un kā tas tā var būt? Mums taču šķiet, ka mēs neesam caurumaini. Priekš tādas daļiņas kā neitrīno, mēs esam vienkārši liels caurums. Un tad, kad mēs to mazliet tā plašāk skatāmies, tad sanāk tā, ka mūsu ķermenis, pateicoties tukšumam, arī eksistē. Bet kādam tukšumam, ja mēs esam pilni. Un tālāk sākas vismaz molekulas, vismaz molekulas pagaidām. Tas ir liels izmērs. Atcerieties, man bija tāds jautājums kādreiz. Ja mēs paņemam puslitru ūdeni un puslitru spirtu un sajaucam kopā, cik daudz litru mums būs tas dzēriens, jā. Un parasti cilvēki saka litrs. Jā.
Tas ir atkarīgs no, ja mēs zinām to blīvumu, tad būs mazāk. Tāpēc arī mums šķiet, ka mums tas bārmenis piečkarējis, vai mēs par tādu latvisku vārdu. Nevis, šeit ir cits kaut kas stāsts, kā viena sieviete ticot, ka nelaimes mājā notiek no kaut kādas barabaškas, tad viņai pasaka, paņem spirtu, tev spirts mājās ir, uzliec viņam to spirtiņu, un tad tu redzēsi. Nu, ka viņš izdzers un būs viss kārtībā. Nākošā rītā skatās mazāk palika. Kad tiešām izdzērs. Nu, tā, kur teica, lai to izdara, zina, ka spirts izgar. Vienkārši pa nakti izgaroja. Bet ticība, saprotiet, ticība tam, ka tas tā palīdz. Uzreiz nomierinājās viss. Bet tā sieviete, kur ieteica to darīt, viņa zināja, ka tas sievietes spēks, jā, vai teiksim, ņemšanās pa to māju arī padara visus tos brīnums, no kuriem viņi pat baidās. Tātad, atgriežoties pie tā paša spirta molekulas, ja, un tagad iedomājieties, ka ir, nu, pieņemsim, 4 molekulas, nu, kā 4 bumbiņas mēs tagad salikām, un ka spirta molekula ielien starp viņām, tur tajā starpiņā, kur tas caurumiņš, un nesajaucas, tad ūdens ar spirtu nesajaucas, var teikt, nu, kā viena molekula. Neveido viendabīgu substanci. Nu, šajā gadījumā es teiktu, atomārā līmenī nesanāk tas tāds veidojums. Ķīmisks savienojums veidos, bet kā spirtu ūdens molekula. Ne, tā neveidojas, tāpēc no molekulu viedokļa viņi tā kā iepakojas vienu otram. Un ja mēs paņemtu vēl kaut kādu šķidrumu, kurš būtu vēl mazāk molekulu, tad viņš vēl iestarpinātos tur tā kā tāda bumbiņa. Nu, vienkārši ar bumbiņām ir vieglāk pastāstīt, tad vismaz tu redzi. Tas bumbiņu. Un sanāk tā, ka starp tām 4 bumbiņām ir starpa brīva vieta. Tur iestarpinās spirta bumbiņa. Tālāk vēl tur brīvas vietas. Un tā tālāk. Bet tas ir tas starp molekulu brīvums. Bet pašā molekulā, tur, kur mēs aizējam līdz ātomam, un tālāk mērogi, ja mēs zinām, ka ir kodols, mēs zinām, ka ir apkārt kaut ko tas elektrons, kaut kur tajā mākonī vai vēl kaut kā viņš tur lidinās. Bet starp kodolu un elektronu milzīgi liels attālums. Tas ir aptuveni tā, ja mēs paņemam apelsīnu kā protonu, nu, tad apelsīns būs kā protons, tad orbīta būs apkārt zemeslodei, pa kur lidos elektrons. Un tādā mērogā mēs saprotam, ka tur ir kolosāls tukšums. Vienkārši tukšums, kurā nav nekas. Un caur to tukšumu arī neitrīno lidinās. Un ne tikai neitrīno, tur vēl daudz kvanti, kuri lidinās caur šito attālumu. Nu, citreiz pievienojas pie elektrona, un tad elektrons pāriet uz citu kvantu līmeni. Nu, kvants enerģijas porciju paņēma. Ziniet, kāpēc mēs uzkarstām? Tāpēc, ka mūsu elektrons paķer fotonus, kuri ir bezmasas, bet nes sevi elektrisko lādiņu. Un mūsu elektroni tādi tā kā pabarojušies, tādi viņi uzreiz gatavi dalīties ar enerģiju. Saprotiet, es jums stāstu racionālas lietas, kuras mēs acīm nevaram redzēt. Ja mēs varam redzēt tikai pateicoties kaut kādām tur superkamerām un tā tālāk. Super tiem palielinājumiem teleskopiem. Bet pateicoties tam, mēs redzam, ka ir milzīgi liels tukšums. Un tagad saprotiet, ja mēs to tukšumu izņemsim no sevis, vienkārši izņemsim tukšumu, tad mūsu viss ķermenis būs aptuveni kā zirnītis. Izrādās, ja? Tāpēc, redziet, mums jau ir viegli no tā, ka mums ir tas tukšums. Tātad mums ir saite ar ko? Ar dabu. Paveicās. Un šajā gadījumā, vai tu domā racionāli, vai tu domā iracionāli, vai vēl kaut kā. Tik un tā tev jau saita ar to dabu ir tavam ķermenim.
Kad ķermenis zaudē saiti, nu tad, kad viņš paliek ciets, nu tad arī zaudē saiti. Nu, tas, ko tur vai nu sadedzina, vai nu saskāpst, jā. Nu, jā. Jā, un arī nekur nezūd enerģijas nezūdamības likums. Jā, paņem tas visi vai nu paēd, vai nu sadrumstavojas tā enerģija. Un aiziet telpā atkal. Nākošam pikucim. Tātad, ja mēs runājam par Dao kā tukšumu, tad cik daudz mēs nemēģinātu to tukšumu aprakstīt, viņš tik un tā paliks neizsmeļams. Bet ja gadās, ka mēs viņu esam aprakstījuši līdz galam, tas nozīmē, ka mēs esam viņu pilnībā piepildījuši. Tad viņš arī paliek, nu kā dielektriķis, ja tā ņem, vai necaurlaidīgs. Līdz ar to tur neiet enerģija. Tas ir pirmais tāds moments. Bet ja tur ir tukšums, tad ar ko šis tukšums ir pilns? Un tā ir tāda, nu, uzreiz tāds jautājums, jā, ko tukšums varētu būt pilns. Nu, tālāk mēs sakam, nu, tādu saprotamu vārdu ar iespējām. Un, ja tur ir iespējas, tad kas tur vēl ir? Un te viens no tādiem varbūt nopietnākiem jautājumiem tieši, kas saistīts ar jēdzienu spēks. Jo tur ir visu spēku avoti. Tātad tajā tukšumā ir spēka avoti, kurus mēs neredzam līdz tam brīdim, kamēr mēs ar viņu nesastopamies. Un tālāk jautājums, kā mēs ar viņu sastopamies, ja viņš ir tukšumā, viņš nav, vienlaicīgi viņš ir, un tad kā viņu atrast? Tā ir radošā spēka izpausmes vieta. Radošā spēka izpausmes vieta ir ārpus Dao. Tāpēc var teikt, ka iekš Dao ir šī radošā spēka izpaustie avoti. Jo tā paņemt patiešo radošo spēku ir diezgan sarežģīti. Līdz sevišķi, ja mēs domājam, ka to var paņemt uz ķermeni. Nu, 380 volti strāva būs vienkārši silts. Ne, vienkārši būs silts. Siltāk palika. Tātad, ja mēs runājam par tādu tagad radošo spēku, un tagad iedomājieties, ka jūs tādu vienkārši robežu uzzīmējāt. Robežu, un iekš tās robežas ir tas Dao. Tas nekas, ka viņš ir bezgalīga telpa ar bezgalīgu enerģiju iekšā. Šobrīd tas nav tik būtiski, bet radošais spēks, viņš vēl, nu tā kā teikt, lielāks vai pārāks vai vēl kaut kur ārpusē. Un jebkura šī radošā spēka saskarsme ar Dao veido iekšā attiecīgi avotu. Var teikt, vienas reizes radošā spēka saskarsme ar visu Dao izveido visus avotus iekšā Dao. Tolīt. Redziet, man jau tas ir saprotams. Nezinu, kāpēc jums vēl tas nav skaidrs. Ja? Nu, tas joks. Tolīt. Paņemam, iedomāsimies vienkārši gaisa balonu. Un gaisa balonam, protams, ka ir robeža, kur ir elastīga. Kas ir iekšā? Iekšā ir gaisa. Un tā kā mēs paņemam gaisa balonu. Tālāk. Kāds ir gaisa stāvoklis iekšā balonam? Nu, var teikt, ierobežots, saspiests, blīvs. Nu, šobrīd mēs saprotam tikai tāpēc, ka ir šim gaisa balonam robeža, gumija. Tāpēc viņš arī ir tur saspiests. Iedomāsimies, ka šī robeža, nu labi, atstāsim viņu kā gumijas to robežu.
Un tagad iedomājamies, ka apkārt šim gaisa balonam nav tikai mums divas rokas, mums ir tādas super rokas, kuras aptver to balonu, kā pilnībā. Tas nozīmē, ka nav neviens punkts uz tā gaisa balona, kur mēs neesam tā apķēruši. Un mēs izdarām vienu tādu kustību. Kas iekšā būs? No gaisa balona viedokļa palielināsies iekšējais spiediens. Tad, kad mēs vienkārši saspiežam balonu, protams, mēs redzēsim, ka viņš deformējas. Tā rokā. Ja mēs tagad saspiežam gaisa balonu no tāda viedokļa, ka mēs spiežam no visām pusēm vienādi, tad kas notiks iekšā tajā gaisa balonā? Spēks, centra tiecas un centra beidzas. Pirmkārt, jā, tur veidosies lielāks spiediens, bet jautājums, vai šis spiediens būs sakārtots vai sakārtotāks nekā, kad tas spiediens nebija. Tāpēc, ka viņš vienmērīgs. Jā, vienmērīgs, bet saprotiet, tad, kad mēs sākam domāt, tīri fiziski, tad mēs saprotam, ja mums ir kaut kāds tāds, tas apvalks, tīri teorētiski mēs varam to apvalku izveidot pateicoties vakuma sūknim. Ka mēs izsūcam to vakumu, un tālāk mums izveidosies tāds apaļpress. Bet sanāk tā, ka katrā šīs sfēras punktā, ar kuru saskars šis spēks, centrāli, tieši centra tiecē, veidosies spēka virziens, no tā, kas saspiež to balonu no ārpus. Bet tā kā viņu saspieda no ārpus, tad no centra pretējā virzienā veidosies pretspēks. Tāpēc arī spēks, kas ir iekšā balonā, un spēks, kas ir ārā balonā, pēc dabas ir viens un tas pats, bet viņiem ir atšķirīgs stāvoklis. Spēks, kas iekšā balonā sāk aktivēties, kad veidojas ārēja ietekme. Tāpēc, kamēr viņš tur ir balonā un nekas uz viņu nespiež, tikmēr viņš ir kādā stāvoklī, es teiktu, nenoteiktā stāvoklī. Viņš tā kā vienādi sadalīs to visu spiedienu, un tas arī ir viss. Bet jūs ieraudzījāt, kad mēs saspiežam, tad, kad mēs saspiežam, mums ir centra tiecas kustība, un tieši no centra veidojas centra beidzas. Un tieši tajā brīdī, kad ir tas centra beidzas spēks, tur arī ir tie visi avoti. Avoti, kuri spiež pretējā pusē. Un kad mēs viņus ieraugam? Pagaidām mums vajadzēja ieraudzīt tikai šo eksperimentu. Un mēs arī viņu taisam tādu mentālo eksperimentu. Mēs viņu varētu uzzīmējot riņķi, uzliekot vismaz 4 punktus uz tā riņķa vai iezīmēt kvadrātu tajā riņķi un tālāk savienot šos punktus ar asīm, un mēs redzētu, ka viņi savienojas tur tieši centrā. Bet tikko mēs to visu esam uzzīmējuši, tā mēs uzreiz redzam 4 avotus. 4 spēki iedarbojas no ārpuses un veidojas 4 avoti iekšpusē. Fizikāli. Mums tā kā ir tas balons, kur mēs ierobežam. Jā, bet mēs šajā gadījumā veidojam šo tēlu, lai mums ir pie kā atbalstīties. Lai mēs pēkšņi saprotam, ko nozīmē, ka veidojas pretspēks. Tad, kad mums ir gumijas tas apvalks, tad gumija pati ir arī kā spēks šajā gadījumā, kas tur to apvalku, jo tas ir, tā ir viela, jā, matērija. Bet ja mēs iedomājamies, ka šis apvalks ir caurspīdīgs un ne tāds, kā mēs tagad, tādu blīvu uzzīmējam, tad šeit veidojas spēks, un tur iekšā veidojas tie saucamie pretspēki. Bet patiesībā tas ir tas pats spēks, kurš attēlojas centrā,
un no centra tiecas uz kurieni. Mēs parasti sakam atpakaļ mājās. Tā atpakaļ mājās tas ir uz kurieni? Uz to radošo spēku. Un tagad jautājums pilnīgi pareizi. Kad mēs ar viņu sastopamies? Jo mēs esam, pateicoties tukšumam, kur mēs esam? Iekšdalvam. Līdz ar to mēs sastopamies ar bezgalīgi daudz, tikai tagad sapratāt, ja, bezgalīgi daudz dažādiem spēkiem, nevis avotiem. Jā, bet šajā gadījumā jāsaprot, ka kairinājumi ir gan no ārpuses, nu, pieņemsim, saule spīd, vai caurvējš. Jā, tad gan tas ārējais kairinātājs. Un ir iekšējais kairinātājs. Jā, tā ir atbildes reakcija uz ārējo kairinātāju. Bet var taču būt arī cits iekšējais kairinātājs. Smaržas, jā. Tas būs atkal ārējais kairinātājs. Mums, pieņemsim, vīriešiem ļoti labi saprotams, ko nozīmē iekšējais kairinātājs. Mēs vienkārši guļam mierā. Tas ir ārējais kairinātājs. Mēs mierīgi guļam uz dīvānu. Un ņemot, mēs tur nesastopam nevienu spēku iekšā, tad mēs turpinam gulēt uz dīvānu. Lai mums būtu mazliet interesantāk gulēt uz dīvānu mūsdienās, tad mēs vēl paņemam un ieslēdzam ko? Nu, šodien hokeju ieslēdzam, vakar hokeju un futbolu. Ja vēl ir labs saliņš, var ieteikt tumšais ļoti labs, bet neteikšu pagaidām, lai tas ir noslēpums, kur. Es noteikti varu pateikt, Austrijā ļoti labs saules. Cik es esmu tur mēģinājis, tur ļoti garšīgs. Tā, jūs jau tagad domājat, par ko tu mums leksi, par aliņu vai par spēku? Skaidrināties, tad, kad dabas sauc. Kādi ienāk? Dabas sauc. Dabas sauc. Tas ir ķermenis. Tāpēc, ka tev ir ievadīts viņš iekšā. Jā, reiz. Ja nebūtu ievadījos viņa iekšā, tad... Jā, redziet, atcerieties no iepriekšējās lekcijas, kas bija svarīgi. Ja nebūs fiziskais ķermenis, tad nebūs visi tie piedzīvojumi, ko mēs sastopam. Doma tad ir tā, kas ir arī ārējais kairinātājs? Nē, doma var būt iekšējais. Bet ja kāds cits tev pasaka doma? Domā tā. Maita tāds. Kad cits kaut ko pateica. Tad tas būs Un kā tad ir ar to, ka vispār nav mūsu doma? Nu, šajā gadījumā mēs nerunājam, ka mēs to domu piesavinājām, ja? Bet doma kā tāda, ja, tas var būt iekšējais kairinātājs. Jo līdz tam taču bija miers. Mēs mierīgi guļam uz dīvānu. Nu, kurš no klātesošiem vīriešiem nevar mierīgi gulēt uz dīvānu, izņemot Kasparu? Jā, tāpēc, ka mēs līdz tam varam mierīgi gulēt. Bet cik mierīgi tu tur guli uz tā dīvāna? Cik stundas esi mierīgi nogulējis? Tikai tas. Jā, bez telefona, bez datora. Vari. Egoists. Kādu brīdi. Kādu brīdi? Nē. Nē, mēs runājot par vīrieti, nu, tiešām mums ir dažādas dabas, ja mēs raksturs. Šis nav tur ieaudzinātais, nē, tas nav dievdotais raksturs. Un šajā gadījumā viens, kurš nekad nevar mierīgi gulēt uz dīvānu, vienkārši viņš nevar gulēt. Tas nav saistīts ar iekšējo nemieru. Vienkārši viņam tāds raksturs. Viņam visu laiku kaut kas jādara. Un ja viņi nogulda, tad viņš, kad iesim, kad skriesim, kad vēl kaut ko darīsim. Un tā ir vienkārši raksturīgā īpašība. Un ir otrs, kurš. Tas nenozīmē, ka viņš nepelna naudu, nav biznesa vai veikala. Vienkārši mierīgi. Vēl 2 stundas pagulēsim, tad varēsim
mierīgi aiziet un nopelnīt pāris miljonus. Kā tu vari gulēt mierīgi, nu tas otrs, jā, un tā. Nu, tā ir vienkārši raksturīgā īpašība, bet vīrietis guļot uz dīvāna pilda garīgo lomu. Galvenais, lai man sieviete tagad, tās, kurām vīrieši guļ uz dīvāna. Galvenais, ka vīri no te. Galvenais, ka vīri nav te. Jā. Tad labāk vīrs nesūtītu šito lekciju, jā. Viņi uzzinās, ka viņiem vispār viss kārtībā. Tāds vīrietis guļ uz dīvāna tik ilgi, kamēr atnāk iekšējais kairinātājs, kurš saka, ko? Aptuveni, jā. Celies un ej. Un ja viņam pajautā tagad sieva, kur tu iesi, viņš īsti nevar pateikt, kur. Jo tas iekšējais kairinātājs viņam nesaka adresi, uz kurieni. Kaut gan sieva jau domā, ka viņam ir noteikta adrese. Divas. Tad jautājums, vai sieviete var mierīgi gulēt? Daudz bērnu māmiņu var. Daudz bērnu māmiņu var aizmigt mierīgi. Ja? Jā, tas... Tu saki, ka tu vari, ja? Tāpēc tu sev neļauj strādājot daudz. Kādu brīdi var. Kādu brīdi es varu, jā. Tas ir tāds interesants moments. Mēs šobrīd runājam par tādu dabu, un es jums pateikšu, kāpēc, pieņemsim, vīrietis tiešām var, a sieviete nevar. Es šobrīd nerunāju par treniņu. Arī tas nav tik būtiski. Atkal, šī telpa, jā, tad, kur mēs tagad uzzīmējam tādas vektoriņus, bet vektoriņi šobrīd nav izgājuši. Tie ir vienkārši līnijas, kā mēs teiksim, spēka līnijas, jā. Viņas ir vienkārši uzzīmētas, bet viņas nav reālas. Tas nozīmē, ka viņas vēl nekustās. Ja viņas nekustās, tas nozīmē, ka viņi nav. Tādu mēs saspiedām, palaidām, un tas, kas tur bija saspiests, tur ir iekšā. Tik tālu ir, ja, bilde skaidra. No malas izskatīsies, ka vienkārši tukša telpa. Un mēs esam vīrieši un sievietes šajā telpā, tukšajā, kur nav pagaidām tie spēki, nekas mums tur tā kā neskar. Nav to jāavotu, mēs vēl neko nezinām. Un jautājums, kāpēc vēlreiz, kāpēc vīrietis var, a sieviete nevar? Ne, ar treniņu var, bet bez treniņu nevar. Vīrietis var būt mierā tikai tāpēc, ka viņš šajā telpā izskatās kā punktiņš. Grafiski. Nevis dimensiāli, ja, bet grafiski. A sieviete izskatās kā gredzens. A ja ir gredzens, tad tajā gredzenā notiek kustība. Punktā iekšā kustība ir, ārā nav. Mēs tos vīrieši tā kā vispār nesaprotam. Mani, vai tu nezināji, ka viņi no Marsa un mēs no Veneras? Bet tikai saprast, tad viņus var saprast. Te ir vēl viena lieta, ja, kur varbūt daudz sievietes šodien uzzināja, un varbūt vēl kādu, ka viņas sevi saprast nevar. To mēs gan zinām. Un parasti es jau saku tādu vienkāršu piemēru. Sieviete saprat, ko viņa grib, un nākošā mirkļa viņa jau pārdomā. Tāpēc arī viņa saprast sevi nevar. Bet sieviete, kur var sevi saprast, ir kāda. Ja gadījumā jūs sastopat sievieti, ārēji sievieti, ja, pataustat tai sievieti, tur varbūt pataustīsiet arī it kā sievieti. Tā līdzīga sieviete.
Bez analīzēm. Transistīcija. Jā, bez analīzēm pat nedomāju. Jo, ja tur ir Y chromosoma, tad šī sieviete tiešām var sevi saprast. Bet tā nav sieviete. Gluži tāpatās, ja kāds vīrietis pasaka, ka viņam nav aizvērts geštalts vai heštalts, ja? Kā geštalts, ja? Tas nozīmē, ka tas nav vīrietis, tā ir sieviete. Aizvērts. Tad nav gredzens. Gluži tā es atpazinu vīrieti psihologu, kurš pateica savai klientei, ka šī kliente ir viņa. Tā psihologa neaizvērtais geštalts. Es saku, klausies, man šķiet, ka tā ir sieviete. Jā, viņa saka, tā ir pārtaisītā sieviete pa vīrieti. Nu, tas ir transvestīts. Tātad, griežamies atkal pie šitā. Saprotiet, tikko parādās sieviete tukšumā, tūlīt pat ir lauks, kurš ir aptverts ar to gredzenu kustību. Gredzens šobrīd kā tēls. Un tas ir spēks. Un ko šis spēks vēlas? Nu, jā, jebkurš spēks vēlas izpaust sevi. Bet vēl, ja viņš ir gredzens, ja viņam ir šī kustība, viņš ir tā kā izpaudis sevi. Viņš taču ir gredzens. Viņš ir svārtu punktība. Nu, patiesībā, jā, viņš grib savākt sevī, cik daudz viņš var savākt. Tātad gredzens ko var darīt? Viņš var tikai paplašināties vai sarukt. Bet sarukt, nu, tas tā kā... Skatieties, gredzens tas nozīmē izskatīties labi. Sarukt, tas nozīmē, neteiksim to vārdu. Mājaskalā. Pārvērsties par rozīnu. Jā, pazaudēt ūdeni. Bet, ja mēs tagad paplašinam šo riņķi, tas nozīmē izskatīties labāk. Vēl labāk. Tas nozīmē, jo lielāks un tagad gadu gājums, jo vairāk vajag ko ieguldīt sevī. Ne par ārstiem, ne par slimībām, ne par ko šito. Es vienkārši saku, ka parādās sieviete, parādās gredzens. Un šis gredzens, tā ir kustība pa to gredzenu, un līdz ar to šī kustība nevar pārtraukta būt. Jo, ja viņi kaut kur apstājas, tad gredzens izzūd visu. Āmen. Tāpēc tukšumā, ja parādās sievišķais spēks, kā gredzens, nu kā kustība pa gredzenu, vīrišķais spēks parādās kā punkts, tas nozīmē, ka viņš tur arī, nu, viņš ir un viņš nav. Slēpjas. Vīrišķais ķermenis ir, nu, ja mēs tagad runājam par vīrieti un sievieti kā ķermenisku substanci. Tāpēc mēs arī varam, kā tur tas psihologs stāstīja par nothing box, ja? Un viss, un viņš to var. Vai arī es vienai sievietei jautāju, mēs ar tevi atrodamies pie jūras. Nu, sēžam vienkārši piekrastē, jūra, piekraste, jūra. Kādas man ir domas? Viņš saka, nekādas. Pareizi. A kādas tev domas? Visas. Es saku, pareizi. Bet es taču varu tāpat kā tu mierīgi sēdēt. Es saku, nevari. Kā tu nevari? Es saku, nevari. Tāpēc, ka tavs spēks ir tāds. Viņš uzreiz ko jūra, līņi, horizons, uģītis, smiltis, kāpas,
Tolete, vēsture, jūra, bērns, peldētājs, surfi, vīrietis. Es jautāju, nu kad parādīsies pirmā doma? Domāt tā. Tad, kad es tev pajautāšu, saku, jā, pilnīgi pareizi. Tu man pajautā, un es uzreiz, ko? Es eju tukšumā, meklēju atbildi, atrodu, pasaku. Tu saki, nevar būt. Es atkal aizēju, kur? Sevi. Tālāk tu man saki, nē, tu tomēr pasaki. Pasaki. Jā. Tu mani klausies? Jā, ko es pateicu? Pasaki. Tas ir tēlēni, bet ļoti, ļoti saprotam un ļoti skaisti, ja mēs tomēr to skaistumu redzam. Un tālāk sanāk, ka tikko vīrietis kaut ko ir izdarījis tur iekšā, tieši iekšā izdarījis. Redzējiet, ja viņš sāk domāt, tad, kad sieviete viņam kaut ko pajautāja. Tas bija ārējais. Un, pieņemsim, sieviete saka, vajag malku. Saka, aha, nu labi, ejam malku. Saka, kaut kā mums jumtu vajag uztaisīt. Nu labi, aiziet jumtu uztaisīt. Nu un tā. Tātad viņš tāds darītājs. Nu šajā gadījumā vienkārši mēs tukšumā punktiņu paņēmām, gredzam. Bet tad, kad punktā viņš uzkrāja pietiekoši daudz potenciālu, tāpēc to arī fizikā sauc kā potenciālais punkts. Vai punkts ar potenciālo enerģiju. Tikko viņš ir uzkrājis tik daudz, ka vairs nevar turēt, tad viņš šauj ārā. Nu, kā bulta. Vai vektors. Un kur šauj? Būtu labi, ja šauj pa taisno. Pa taisno šajā gadījumā patiesības līnija. Bet šauj, kur trāpa, ja tā ņem. Tāpēc 3 dēli šauj to bultu, un viens trāpīja purvā. Jā, un jauna anekdota par vārdu, ziniet, ja? Vīrietis izmis, vajag taču kaut ko darīt, vai kaut kā pāri upei tikt, vajag taču griezties pie dabas spēkiem, pie pasakainiem spēkiem, lai tie palīdz pāriet pāri upei. Nu, saka, nu labi, griezīšos pie pasaku spēku, pie vārdas. Pienāk pie krasta, tur vārda. Saka, vārdi, tu esi burvi vārdi? Viņa saka, jā, burvi vārdi. Runā. Jā, es varu runāt. Tu vari izdarīt visu, ko es palūkšu. Jā, varu visu izdarīt, ko tu palūkšu. Varu uztaisīt tiltiņu. Varu. Es taču burvi vārdu. Un tāpēc arī vīrietis izšauj to spēku tajā virzienā, kurā viņš ir nodomāts. Un tagad mēs skatāmies, kādas ir 2 iespējas. Viena iespēja, ka viņš kaut kādā iracionālā nodoma rezultātā ir trāpījis ar savu punktiņu gredzena centrā. Nu, jūs paņemat vienkārši gredzenu, jūs skaties, kur centrs, jūs viņu nevarat atrast. Tāpēc centrs ir aptuveni kaut kur, ja tieši tad iracionāli. Mēs varam viņu izskaitļot aptuveni, kur viņš ir, bet trāpīt tieši mēs nevarēsim, jo mēs būsim vienmēr ierobežot ar mūsu to skaitļošanas aparātu. Jā, cik cipari pēc komata būs, jā, tad miljons cipari, nu tad būs viena pietuvošanās tam centram. Tad mēs tieši centru nevarēsim noteikt. Bet tai pašā laikā kaut kādu iracionālu apstākļu dēļ
kuri arī ir iracionāli, tas nozīmē, ka mēs viņus nevaram līdz galam pateikt, un tāpēc mēs to arī saucam par Dieva nodomu. Tad Dieva nodoma rezultātā tas punktiņš trāpīja. Vektors trāpīja punktam. Nē, pagaidi, gredzena centrā. Punkts tika gredzena centrā. Un tad tas vektors izšāva 3 iespējamos virzienos. Pirmais virs gredzena, otrais zem gredzena, loģiski, ja? Trešais ir gredzena līmenī. Un tādā stāstā par talantiem vidējais līmenis ir saglabāt savu talantu. Un tas nozīmē naudas vienību 16 kg zelta vai sudraba. Tas viens talants. Tur aptuveni 16 ar kaut ko. Ierakt zemē. Tā vietā, lai aiziet uz banku un augšupējošā vektorā dabūt kaut kādus procentus, lejupējošā vektorā pazaudēt procentus vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Ja tā tad rekur ir tā bilde, bet tā kustība būs atkarīga no gredzena pozīcijas. Šajā piemērā. Tātad punkts, kurš ir gredzena centrā, no gredzena stāvokļa būs atkarīgs tas vektors, uz kurieni būs kustība. Un sanāk tā, ka vīrišķais spēks parādās tikai tad, kad viņš sāk kaut ko darīt ārēji. Iekšēji viņš ir tā kā punkts. Sievišķais spēks, viņš sarīko visu. Pats spēks sarīko. Bet ko dara, nevar redzēt. Tāpēc arī bieži ir tā, ka sieviete dara daudz ko dara, bet neredz tam visam jēgu. Jo viņas redzējums ir tieši tā apaļa horizontā. Un sanāk tā, ja mēs būtu divdimensiju būtnes, kuras atrodas uz divdimensiju plaknes, tad mēs neredzētu to, kas augšā, apakšā notiek. Mēs redzētu tikai to, kas notiek, varētu teikt, tajā horizontā. Tas nozīmē, ka mēs redzētu tikai līnijas apkārt sev. Un nekādas dimensijas. Šobrīd es jums to visu stāstu tikai pagaidām, ka mums ir Dao, ir šie divi spēki, vīrišķais un sievišķais, un atcerieties tās spēku līnijas, kuras mēs tagad esam uzzīmējuši. Un tagad jautājums, ja ir spēks, mēs esam sapratuši, ka jebkurš spēks vēlas sevi izpaust. Tad gan vīrietis, gan sieviete vēlas sevi izpaust, nozīmē sevi uzzināt. Un abi šie divi spēki sākotnēji ir garīgi. Ar vienu tādu piezīmi, ja viņi ir vienoti ar savu avotu. Tātad jebkurš spēks ir garīgs tikai tad un tikai tad, ja viņš ir vienots ar savu avotu. Un sākotnēji visi spēki ir tādi. Un tāpēc, ko spēks vēlas, ja viņš pazaudēs savu avotu? Viņš vēlas tikt pie savu avotu, jo tikai tad viņš spēj atjaunoties. Un tagad jūs zināt arī, kā mēs varam atjaunoties. Pagaidām mēs runājam par individuālu tādu uztveri. Tādu, kad mēs savienojamies ar savu avotu. Avots šajā gadījumā ir mūsu es. Tātad es kā raksturs, es kā īpašības, es kā tāds radošs darītājs, kā meistars. Tātad daudz dažādi es, kuri savienojas vienā avotā. Un tad, kad viņi savienojas tajā vienā avotā, katrs no mums jūt to, ko mēs saucam par atjaunošanu. Var nosaukt to par vārdu paštranscendence, bet pagaidām man šķiet būs vieglāk saprast vārdu atjaunoties. Un sanāk tā, ka šī atjaunošanās vienmēr būs saistīta ar to saucamo iekšējo stāvokli. Mēs nevaram atjaunoties no ārējā stāvokļa.
Un jums neradās tāds jautājums, ja ar punktu skaidrs, nu, to vīrišķo spēku punkts skaidrs, ja, nu, ka viņš punkts, viņš kaut ko tur sevi dara, un pēkšņi viņš kaut kur izlido. Vienalga, uz kuru pusi viņš kaut kur izlido. Ar sievišķo spēku. No kurienes? Viņš ņem līdzi. Nē, pagaidi, viņš neko neņem. Vēl viņš tur ir aizlidinājies kaut kur. Bet sievišķais spēks kā radīs? Nu jā, bet redziet, man šķiet, ka šeit būs interesantāk, ja es tagad pamēģināšu tādu uzzīmēt. Skatieties, tas ir Dao. Gandrīz apaļš. Tad, kad mēs viņu no visām pusēm saspiedām, vai ietekmējām no visām pusēm, mums izveidojas kaut kāds punktiņš, kur visi šī vektori sagāja kopā. Tālāk es pateicu, ka mums ir gredzens un ir punktiņš. Kā sievišķies un vīrišķies spēks. Sākotnējs stāvoklis. Pagaidiet, kā sākotnējs stāvoklis, ja sievišķies ir gredzens, tad šis ir punktiņš. Šajā gadījumā ir diezgan viegli to saprast, ja jūs, ja jūs skatāties, varētu teikt, kā tēlaini, un ka jums nav nekāda ierobežojuma. Lai šo visu saturētu kopā, kas ir vajadzīgs? Robeža. Ja tas mēs, pat ja viņi ir caurspīdīgi, tad, ja šī robeža, tad mūsu redzējumā, kurš nav bezgalīgi dimensionāls, mūsu redzējums ir projekcijās. Tad šeit apkārt, vajag uzzīmēt tādu gredzenu, kurš, tā ir projekcija. Ja, tas nozīmē, tas nav vienāds ar to, kā ir, es vienkārši uzrādu projekciju, ka šis gredzens satur šo apjomu. Iedomājieties, ka šis gredzens ir viss šis apvalks, bet projekcijā tas būs gredzens. Miza? Nu, kā mīza, nē, tas ir vienkārši apvalks. Tāds sargslānis. Šis ir Dao turētājs, ja, to, ko mēs saucam par mātišķo spēku. Vienkārši mātišķais spēks. Un, ja šis spēks satur šito visu, tad viņam veidojas kaut kāda kustība uz centru. Tātad kustība uz centru. Un, ja viņš tikai saspiedīs, tad viņš deformēs visu to. Šobrīd ne, tas nav tik būtiski. Šī kustība nav tikai vienā virzienā. Viņi kā apvalks ir visos virzienos. Bet, kad šo kustību izdara, ja jūs uzsitat pa kaut ko, tad kas notiek? Tad izveidojas šī spēka kopija. Kad gredzens vienkārši izveido savu iekšējo kustību, tad viņš ko izdara? Viņš tā kā saraujās. Viņš nevar izplatīties ar savu iekšējo kustību. Viņš var tikai sarauties. Un līdz ar to veidojas kopija. Tēlēni aptuveni, saprotu. Bet, lai ne tēlēni būtu, mazliet sarežģītāk tas ir izdarīts, tikai tāpēc, ka mums nav tā apaļas rokas, ja tā ņemam. Bet, ja mēs paņemtu apli un izdarītu tādu kustību aplī, un aplis būtu ūdenī, tad vidū tajā aplī izveidotos riņķi. Nevis no centra uz āru, bet no āras uz centru. Ja, būtu vienkārši tāda riņķīša. Tātad sievišķais spēks izveidojās mātišķā spēka
kaut kādas iekšējās darbības rezultātā. Ne ārējā, bet iekšējās. Pretrunas starp māti un meitu ir saprotams. Kuras arguments ir spēcīgāks, mātes vai meitas? Mātes vai meitas? Es nezinu, var ātri, mums nav meitas. Kuram ir meitas? Mātes, mātes, viņš saka, ka viņas arguments ir spēcīgāks. Kā viņas tā Ziniet, domā? ziniet, jā, ka, nē, spēcīgāks tikai tāpēc, ka mātes spēks aptver visu, a meitas tikai to, kas viņai paliek. No šejienes arī, ja meita paliks meitās, tad māte vienmēr būs tā, kas teiks, ka tu nepareizi apakšbikses uzvilkusi. Es nezinu, varbūt jūsu ģimenēs tas nav tā pieņemts, jā, vispār par apakšbiksēm teikt, bet kā viena meitene man pastāstīja, aizbrauc pie savas vecmāmiņas, un viņa tāda meitene par tādam žestiem un ar tādām karstām asinīm, viņa saka, ne, tu iedomājies, es aizbraucu pie vecmāmiņas, tur izmazgāju savu apakšveidu, pakarinu tur, lai viņa žūst. No rīta pamostos, acis atver, vecmāmiņa man virs galvas māja ar manām apakšbiksēm. Saka, kas tas ir? Saka, apakšbikses, vecmāmiņa. Šitās nav apakšbikses, tas ir striķītis. Viņa saka, nē. Vecmāmiņa, tās apakšbikses, kuras tu nesā, tas ir antiseks. Nu, tā tālāk. Ir saprotami, ja? Tātad arguments. Kam ir arguments spēcīgāks? Spēcīgāks ir māte tikai tāpēc, ka māte iekļauj sevī visu to dabu. Un viņas iekšējās kustības rezultātā izveidojās sievišķais spēks. Un ja viņš izveidojās, viņš nevar ko nekustēties. Gluži tāpat kā mātišķais spēks arī kustās. Un tad, kad mēs ar jums tos visus vektorus salikām, tad arī jautājums, kur atrodas visi avoti. Nu, es tagad uzzīmēšu šitādu riņķi. Tad avoti atrodas tur iekš mātišķā spēka. Katrs punktiņš, tas ir šobrīd avots. Un ja jūs tagad vienkārši griežaties pie vārda avots, tāds avots kā ūdens avots. Jā, tad kur mēs tur ejam? Pasmelties ūdeni. Jā, ja tas ir vēl kaut kāds avots, tad mēs ejam to vēl kaut ko arī tur pasmelties. Jautājums priekš kam? Un tālāk atbilde, lai paņemot avota saturu, izmantot savos nolūkos vai kaut kādos nolūkos. Vai īstenot. Tik tāda ir saprotams, ja? Tā doma. Lūk, un kur tad tas jaunietis arī atrodas, vai tas vīrietis? Nu, var teikt, turpat arī mātišķajā spēkā atrodas. Tātad, ja šeit ir punktiņi uzzīmēt, un šitas punktiņš arī ir vīrišķais spēks, tad kam vīrišķais spēks līdzinās? Avotam. Jautājums, kā avotam? Un atbilde savam avotam. Sevis avotam, jā. Un tad mēs saprotam, ka rekur, ja vīrietis ir sevis avots, tad izpaužot sevi kā sevi, viņš izpauž savas īpašības. Kas viņā iekšā tajā punktā ir ielikts. Sieviete, pareizāk sakot, sieviete kā sievietes spēks izpauž sevi pēc savām īpašībām. Sanāk, viņi izpauž māciskā spēku. Skaties. Ja viņi ir, skatieties mazliet. Spēku pautī. Jā, tad ko būs, kas būs tālāk?
Mātišķajā spēkā visu avotu iekšā, jā. Arī meitas spēks, tad sievietes spēks arī tur iekšā. Tad, ja sievietes spēks sāks kustību sevis izzināšanā pēc savas dabas, nu redziet, vīrieša spēks vai vīrietis ir sevis avots. Un tālāk bija it kā skaidrs. Vienīgais, ko mums vajag no vīrieša, tas nozīmē vienīgais, ko mums vajag no sevis, ja mēs tagad kā vīrieši, mums vajag sevi izpaust. Pēc tām iekšām, kas mums ir. Un kādas tās iekšas ir, kamēr neizpaudīs, tikmēr nezinās. Tāpēc priekš vīrieša nav pareizi, nepareizi kustība, ir vienkārši viņa kustība. Augšā, lejā, šķērsām, krustām. Nav būtiski. Būtiski tas, ka viņš sevi atpazīst. Priekš sievietes spēku, ja atcerieties, ja mātišķais izdarīja kaut kādu iekšējo kustību un radās sievišķais spēks. Mātes un meitas attiecībās. Ko parasti māte dara? Nu, tev taču māte ir. Ko viņa parasti dara? Netraucē dzīvot. Māte, kā es. Netraucē kopš dzimšanas. Tātad, ko viņa dara? Rūpējās. Rūpējās. Par ko viņa rūpējās? Lai tu esi labāka kā viņa. Lai tu dzīvo labāk par viņu. Pareizi? Nu, aptuveni definīcija. Kā var dzīvot labāk kā viņa, ja tas ir vislabākais jau rezultāts? Tātad tas ir tāds stāsts, ka labāk par viņu nevar būt. Tāpēc arī tālāk manu mūžu nodzīvosi, zināsi. Tas tāds mājiens domzīme lāsts. Nejauši tas nav speciāls, vienkārši tas sanāk. Tāpēc, ja gadījumā sieviete izdarīs šādu kustību? Nē. Tad, kad sieviete, un šajā gadījumā sieviete kā sievietes spēks, sāk kustību pie sevis izzināšanas, viņi tūlīt pat sasalst. Nu, kustība apstājas, lai kaut kas nenotiek. Jautājums, kāpēc, ja? Nu, tāpēc, ka kur viņi ir šī kustība. Viņa pati ir šī kustība. Un ja viņa pati mēģina šo kustību izzināt, būdama šajā kustībā, tad šī kustība apstājas. Fiziskais ķermenis turpina dzīvot, tur ēst, taisīt, varbūt ēst, braukāt pa pasauli. Viss ir, bet kas nav? Nav dzīvības. Nu, tas ir tas stāsts par to, kas tā bija tā pēdējā meitene, kas tur visu saldīja. Elza, jā. Tāpēc no pasakas viedokļa Elza ir tā, kur sāka pati sevi izzināt. Pati pēc savas dabas. Un uzreiz, kas visu uzreiz sasaukt. Sasaukt, tas nozīmē tēlēni apstājās kustība. Bet kāpēc apstājas kustība? Tikai tāpēc, lai nenotiek katastrofa. Jo, ja gadījumā šis spēks izdara to pašu, ko mātišķais spēks, tad izveidosies vienkārši katastrofa. Jautājums, kāpēc, ja? Un tāpēc, ka saspiedīsiet līdz galējai robežai.
Bet, ja nevar izzināt līdz galam, ja ir tavs Nē, saspiesties. Redz, nevar izzināt līdz galam, bet ja saspiežas līdz galam, saspiežas līdz punktam, tad ir punkts. nē, tad ir sprādziens. Tāpēc, ka būs kas? Maksimāli saspiežam un tālāk sprāgst. Kā pretspēks. Tas varbūt mazliet sarežģīti saprast, bet no fizikas viedokļa tikko jūs iedomājaties, tā mēs rakstītu kaut kādas fiziskās formulas, ar kādu spēku mātešķais spēks izveidoja sievišķo spēku. Pieņemsim, kaut kāda tur tā formula būtu. Tad tas būtu kaut kāds bezgalīgi spēcīgs spēks. Jā, tikai tāpēc, ka viņam nav gals. Un ja šis izveidojas, viņš bezgalīgais nevar izveidot tādu pašu bezgalīgu. Jo tad, kur liksies tas bezgalīgais? Tāpēc būs kopija, bet ar daudz mazāku iekšējo diametru. Kā koks stumbrā. Tikai koks stumbrā nav, tas vecākais nav ārā, jā, vecākais ir iekšā. Centrā. Jaunākais ir uz āru. Vienkārši tur ir citādi tas īstenots. Tāpēc arī sanāk, ka ja sieviete izzināt savu dabu pēc savas dabas, un viņai to ļaus, tad būs vienkārši sprādziens no spēka viedokļa. Nevis no fiziskā ķermeņa viedokļa, ka sieviete kaut par aiziet, uzreiz sāks katastrofu. Nē, ķermenis nav vienāds ar jēdzienu spēks. Ķermenī ir spēks, jā, fiziskais. Viena sieviete var izraisīt katastrofu. Ja gadījumā sarkanā poga būtu, tā kā viņi ir sarkanā poga un reiz lido raķetes. Tad viņi vienkārši tikai tāpēc, ka slīdz garstāvoklis, vienkārši uzspiež to sarkano pogu. Bet tad, kad tur vesela sistēma, lai pat 10 reizes uzspiež to sarkano pogu, tur nenostrādā tā visa sistēma, lai nebūtu katastrofa. Tad ir mazliet citādi. Bet jautājums tāds, vai jums kā sievietēm ir bijis tāds stāvoklis, ka jums tad viss. Un tajā brīdī sarkanā poga. Spiest nedrīkst nekad. Kā nekad? Kas tad būs, ja es uzspiedīšu? Nekas taču nebūs. Pilnīgi pareizi, nekas. Vairs nekas nebūs. Tāpēc ir otrs joks, ja? Paradīzē vīrietis ar sievieti staigā. Tur tāds akmens, sarkana poga, uz kuras rakstīts. Spiest nedrīkst. Nē, spiest aizliegts. Uzspiež. Bērniņš piedzimst. Uz zemes, jā. Un tad otrs, kas tur paliek un klausies. Kur viņš aizgājis? Arī grib. Uzspiež. Bērniņš piedzimst. Ko neievērot? Ka zemeslode katru stundu taisa pagriezienu uz 1600 kilometriem. Tās piedzim nelielā tālumā. Viss atkarīgs no tā laika, jā, starpība. Laiks paradīzē iet citādi nekā uz zemes. Tā kā viena milisekunda paradīzē ir kā varbūt 5 gadi uz zemes. Varbūt 1 nedēļa. Jā, kā kuram veicas. Jā, tātad uzspiež to pogu un piedzimst kaut kur un tālāk meklēt viņa, tos liesmas vai vēl kaut ko tur meklē. To, ar ko staigā pa paradīzi, ja tagad meklē uz zemes. Vajag vienkārši izrēķināt starpību starp dzimšanas momentu.
Atcerieties, te jau mierīgi var atrast pēc geogrāfiskiem Pēc rādītājiem. lokācijas. Lokācijas, jā, jā. Redz, ja tur būtu GPS, tad viņi var piedzimt tur, kur viņš ir. Viņa ģimene. Joks tāds, jā. Tātad, redziet, tur ir viss tik ļoti interesanti un iracionāli, ja pat ja mēs tādu uzzīmētu tādu momentu. Tātad sanāk tā, ka sievišķais spēks, ko nevar izrādās, nevar izzināt sevi pēc savas dabas. Un tālāk būs tāds trieciena informācija. Jo tas, ko viņa redz, ir Viņa pati. viņa pati. Nevis no ārējā darbības rezultāta, bet no ārējā attēlojuma. Tāpēc arī sieviete mierīgi var uzzināt, kas iekšā darās. Vajag aiziet uz parku un paskatīties, kas brēc, kas krīt, kas lamājas. Un tas viss iekšā notiek. Nevis kā formas, bet kā stāvoklis. Nu, piemēram, nemiera stāvoklis, kaut kāda sašutuma stāvoklis, baiļu stāvoklis, sāpju stāvoklis, un viss tur tā muģeklī tādā. Te uz tvaipīolē vajag. Mieru parasti staigā uz kapiņiem skatīties. Nu jā, bet pēc tam no kapiņiem var atvilkt veselu virkni ar tiem miroņiem. Tā kā tur ir savas lietas. Jā, un sanāk tā, ka šajā visā pasākumā kaut kas iztrūkst. Iepriekšējā nodarbībā mēs, man šķiet, par to runājām. Varbūt ne. Antra teicamniece, viņa zina. Tātad, kas rodas pirms rodas debesis un zeme? Ir tāds teiciens. Tas rodas pirms rodas debesis un zeme. Doma plāns vēl. Spogulis vēl. Pats pateic tas. Jā, tas arī iešifrēts, es pēdiņās ielikšu. Tas no 4 burtiem sastāv. Raksturīgs davo. Nē, tukšumā vairāk burtas. Ceļš, jā. Ceļš parādās, pirms parādās zeme un debesis. Un atkal es teikšu tā, no mana vīrieša domāšanas un apziņas viedokļa, tas loģiski, ka ceļš parādās iepriekš nekā parādās vispārējais. Tas nozīmē, ka es paņemšu vienkārši uzzīmēšu tādu vienkāršu līniju, un tas būs ceļš. Viņa vienkārši līnija. Un ko tas ceļš nozīmē? Virziens jau, uz kurien būs attīstība. Kā ceļš parādās? Tāpēc, ka tā ir viena no Dao īpašībām. Tad Dao arī viena no īpašība ir ceļš. Tad pirms parādījās jebkura manta, tas nozīmē spēki jau ir. Pirms parādās kaut kāda manta kā debesis, manta kā zeme, parādās ceļš. Tev ir saprotams? Teorija. Apmēram. Tev? Nav.
Labāk virziens, priekš mums saprotamā. Virziens parādās tad, kad no tā punkta kaut kas iziet. Tad parādās virziens. Tas ir kā zem, kurien Šajā gadījumā ceļš ir īstenošanas ceļš. Ceļš ir tas, kas nodrošina dzimšanu, augšanu, attīstību un iespēju. Tā kā ideja arī varbūt? Ideja būs izteikta pirmtēlos. Ceļš ir process, kas rada. Ceļš ir process, kas nosaka visus iespējamos attīstības variantus. Jo mums ceļš ir kā ceļš no Rīgas uz Jelgavu. Tāpēc visus iespējamos ir jau arī tādi, kas nav realizējušies, kas... Tieši tāpēc arī visus iespējamos. Tie, kas nav realizējušies. Tā arī būtu iespējams. Jo viņš arī var būt iespējams, vienkārši viņš nav realizējies. Jā, ja tas ir iespējamais, bet nav realizējies, tas nozīmē, ka viņš ir šāda, es teikšu, tagad uzzīmēta punkta stāvokļa. Salīdzinu, tas ir tas ceļš ar to lielo. Jā, šajā gadījumā, ja es kaut ko saku, ja es parasti tā mūsu nodarbības ietvaros runāju par kategorijām. Un tāpēc tiešām dau ir kā kategorija, tukšums kā kategorija, ceļš kā kategorija, un arī spēks ir kā kategorija. Kaut gan šeit, tad, kad mēs sākam runāt par spēkiem, mums uzreiz jāsaprot, ka jebkurš spēks, kurš ir mūsu aprakstīts, pieņemsim tur smaguma spēks, viņš ir aprakstīts. Ja tas, ziniet, tie kilogrami, ko mēs ar jums sveram, patiesībā tas ir gravitācijas... Jā, tas ir gravitācijas apraksts, un mēs to varam formulā aprakstīt kā L4T4. Tātad mūsu svars ir vienāds L4T4 attiecībā. To lielo būtu, es domāju, tādā nozīmē, lai saprast, ka tie mazie ceļi, kas tad arī ir realizējušies, ka tie būs ar to mazo būtu tie ceļi. Jā, ja mēs runājam par ceļiem kā braukšanas ceļiem, par cilvēku ceļiem, nē, cilvēku ceļi būs šitie. Visi pārējie būs neceļi. Cilvēka ceļš rezultātā būs ar lielo burtu. Tad tavs ceļš, mans ceļš, jebkura no mūsu ceļš kā ceļš, vienmēr būs šī ceļa virziens, šī ceļa kustība. Tas man ir tādi pētīties vai atskaņojums tikai no tā virziena. Es domāju, kā noteikti būs to. Tas, ka tu būs kaut kāds zariņš uz šitā ceļa, jā, te var būt nozare arī. Jā, bet te būs atkarīgs no tā, kā mēs skatīsimies ceļa tēlu. Jo, ja mēs skatāmies ceļa tēlu kā vienkārši līniju, tad tālāk, ja, mēs varam šādi uzzīmēt. Un, lai cik tālu nebūtu šis vektors, viņš būs viss vienā virzienā, kā ceļa virzienā. Ja mēs sakam kā nozare, tad būs ceļš no ceļa. Ja veidos tāds, tad loģiski, ka veidosies arī tāds, te ir līdzsvara likums. Jā, es būtu zināju, vienkārši, lai saprastu mēs kategorijās, cilvēkam katram ir savs ceļš ar lielo būtu. Jā, cilvēkam katram ir savs ceļš ar lielo. Bet visiem mums ir vienots ceļš. Viens vienots. Tas pats ar to lielo. Jā, viens un tas pats. Bet tas ceļš un tas ceļš ir atšķirīgi. Nē.
viņi nav vienādi, Nav vienādi. bet viņi ir līdzīgi. Un vienā virzienā. Jā, vienā virzienā. Un tāpēc viņi ir abi divi ceļi. Un vārdā ceļš, tieši vārdā ceļš, ir spēka virzības attēlojums. Tāpēc arī tad, kad no punkta radīsies virziens, tad tas būs spēka kustības virziens. Un šis virziens vai nu ir paralēls ceļam, vai vienā virzienā ar ceļu, vai jebkurā citā virzienā. Tad, ja viņš ir vienā virzienā ar ceļu, tad kas tur notiek? Viss notiek. Nu, ne tikai viss notiek, bet arī kas ir spēka pieaugums un atjaunošanās. Ja nenotiek vienā virzienā, tad notiek kas? Spēka zudums, bet enerģijas nezudamības likums saka, ka enerģija nekur nezūd. Tātad tiešām, ja šis vektors aizies šķērsā kaut kur, tad viņš nekur nezudīs. Kur viņš zem ir apaļ, kaut kur viņš atnāks apaļ. Šajā gadījumā es uzzīmēju šo pašu punktiņu. Viņš atnāca šajā punktiņā. Kurš, salīdzinot ar šo punktiņu, ir mazliet augstāks. Nozīmē, ka viņš nav aizgājis nepareizu ceļu. Viņš aizgājis mazliet augstāk. Viņš nav sasniedzis to stāvokli, kad viņš jūtas savā ceļā. Nu, ar lielo burti, ja šobrīd mēs runājam. Tā tad viņš vienkārši, kur ir nosvārstījies, momentā, kurā bija jāizšauj, ja tā ņem. Kā viņš to varēja palaist garām? Nesajūt. Viens tāds moments nesajūta, otrs sieviete aizmestāt. Roka notrīcēja. Roka notrīc. Būtu jau nācis ārā, ja? Es jūs pēc Nē, šajā gadījumā sieviete, tagad iedomājamies spēku, kurš pats pēc savas dabas nevar sevi atpazīt, bet vēlas sevi atpazīt. Var teikt tā, ja es jautātu katrai no jums, vai jūs vēlaties zināt, kas jums tur iekšā ir, tajā spēkā iekšā? Kāda ir jūsu vērtība tāda? Jā, kāpēc es esmu šīs zemes? Saka, jā, var paskatīties. Ēst gribās. Nu, nevar, taču tikai ēst gribēju. Kas šajā piemērā? Ko es parādu? Viņi grib uzzināt, kas viņā ir. Un viņš paskatās un redz, ka viņā ir spēja pagatavot ēst. Spēja, nevis pienākums. Saprotiet, ja, starpība? No pienākuma viedokļa jebkura sieviete var pagatavot ēst. Bet ne jebkuru šo ēdienu var ēst. Tas no filozofijas viedokļa. Arī no praktiskā. Un no praktiskā viedokļa. Kā tu teici, tur ir likums un ir šī likuma pielietojums. Ja? Interpretācija. Nē, ne interpretācija, bet praktiskais Praktiskais pielietojums. Pieredze. Praktiski, kā tur bija to pieredze. Ja? Tāpēc, kā mēs zinām, ka nevar ēst. Tur sieviete teica, ka vīrs ēda sēnītes, ja, un nomir. Tad otrs arī no sēnītēm, un trešais arī no sēnītes. Kāpēc zils? Kāpēc zils? Negribēja ēst sēnītes.
Tātad, tātad sanāk, ka viņi arī grib uzzināt, kas tad viņā tur ir. Un viņš paskatās, kā viņš varēja paskatīties. Viņu uzbudināja tā, ar savu jautājumu. Nu, kā es teicu, ja, sēž un neko nedomāju. Viņi man pajautā, kas viņā ir. Es saku, ēst gribās. Ko es tev te kalponu un tā tālāk. Kas tas ir? Viņa, protams, ka neredz savas spējas kā ēdiena, pareiza ēdiena pagatavotāja. Viņa tieši šo spēju sevi neredz. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņa visa šajā brīdī ir šī spēja. Tas nenozīmē, ka viņa ir tikai šī spēja, bet viņa un šī spēja ir vienādības zīme, nav līdzības zīme. No spēka viedokļa. Ne no cilvēka viedokļa, bet no spēka viedokļa. Kāpēc tad viņi nepiekrīt? Tāpēc, ka viņai šķiet, ka jābūt citādāk. Jautājums, kāpēc viņai šķiet, ka jābūt citādāk? Bet viņi zina labāk. Tāpēc ir kaut kādu stereotipu, varbūt vēl kaut kas pateicis. Galvenais stereotips ir viņas mātes darbība. Pirmais vienīgais stereotips, jo māte izveidoja viņu pēc savas dabas. Ja izveidoja viņu pēc savas dabas, tas nozīmē neizveidoja to, kam ir dievišķā daba. Vai teikt, ja viņā mātē ir dievišķā daba, tad ja viņa veido meitu pēc savas dabas, tas nenozīmē, ka viņa vienāda ar Dievu. Viņa ir dievišķā daba. Dievišķā daba tas nozīmē sevī saturēt dievišķo. Nevis būt par Dievu. Tas nozīmē nevis būt par savu avotu. Viņa ir kā projekcija, rezultāts. Tur ļoti radoša enerģija un tā tālāk. Bet viņa nav vienādības zīme ar radītāju. Radītāju šajā gadījumā Dievu. Ja mēs varētu to saukt arī par pašesošo, mums būs vieglāk, ja mēs nodefinējam kādu jēdzienu Dievs. Nevis Dievu definējam, jā, bet apzīmējam to ar tādu jēdzienu. Tad kāda bija pirmā mātes kustība, veidojot sievišķo spēku? Pretkustība. Nu jā, ja nebūtu šī kustība, tad būtu šī kustība. Nu kā? Pieņemt to, ko dod. Ja ir šī kustība, tad saspiest to, kas ir. Un ieraudzīt to, kas tur ir. Tāpēc arī, ja pienāk sieviete, kā sievietes spēks, kas ir patiesībā vienmēr vienāds, un saka, kādas man ir spējas, tad, ja jūs viņai pasakat, kādas viņai ir spējas, tad ko viņa saka? Viņa saka divas lietas. Viena lieta, tas tā nav, un līdz ar to jūs neko nezināt. Cik labi, kāpēc nācāt. Otrs, labi, pieņemsim, ka es tev varu uztaisīt testu. Ko tālāk? Tālāk es ēdīšu. Labi, tālāk. Tālāk tu mazgās traukus, tālāk. Un tālāk, kāda starpība, kur būs tālāk, atkal es esmu kalponi tev. Viss tas, ko es tagad kā piemēru stāstu, tas ir ierakstīts sievietes spēkā kā pretestība. Pretestība tam,
ko viņai dod. Tikai tāpēc, ka viņa šī pretestība ir ierakstīta no mātes spēka. Tāpēc parasti meitas saka, ko es nebūšu kā māte. Bet ļoti vienāds izskatās. Nevis ārēji. Nu, ārēji, kad ir tā, ka nevar saprast, kas tur māte, kas tur meitas. Tas jau meitas posms. Bet pēc rīcības, tās iekšējās rīcības, ja nekas nemainās, tad tiešām meita rīkojas tieši tāpat kā māte. Bet māte var ir tas avots, meitai. Un redzi, kā viņa... Nu, kurš ir avots? Jā, viņa it kā ir avots, bet redzi, kā ir. Nu, avots, tad, kad ir avots, tiešām avots, tad meita varētu atjaunoties, nu kā sieviete varētu atjaunoties, ja viņa aiziet pie mātes. Nu, ja mēs runājam sociālā vidē, tad katra no klātesošām meitenēm, būdam mazliet nogurusi, nu, no darba, šobrīd nerunāju par nogurumu kā materiālu, aiziet pie mammas, pasmeļ spēkus un aiziet atkal uz mājām. Cik tur vāķīt vajag bērnus, tik daudz, forši aiziešu pie mammas, mamma tur atjaunos un es iešu tālāk strādāt. Tad mātes loma būtu grandioza. Bet parasti ir tā, ka meita aiziet pie mātes, nezinu kāda iemesla pēc, un pēc tam viņa jūtas smagāk. Pēc mātes paņēmas to enerģiju. Nē, māte neņem to enerģiju, viņa pietiek ar savēju. Viņa uzveļ meitai to enerģiju, ko māte ir paņēmusi. Un nav atdevusi. Tāpēc, kas būs meitiņai jādod? Tātad šī kustība, kas bija, tā kustība vienkārši, tā ir tā, ko arī māte uzveļ meitai. Nu, lai meita kaut kā to atrasina. Tāpēc arī tad, kad ir vienādības zīme, tas nozīmē, nav dažādības kaut kādas, ja, bet ir vienādības zīme, tad meita dzīvo kā māte, nu tikai atšķirīgos ārējos apstākļos, ja tā ņem. Un notiek, var teikt, viens un tas pats. Māte aiziet, meita paliek par māti, un šai mātei tagad ir jauna meita. Ja mēs runājam par sociālo vidi, nu tā ir vienkārši, nu kā vecmāmiņa, mamma un meita. Un visas sievietes, kuras nākušas no šajā trīniekā. Vienmēr viens un tās pašas grūtības. Tā, kas pa vidu, tā visvairāk cieši. Tad šeit ir vecmāmiņa, šeit ir mazmeitiņa, ja un te ir māte. Šī cieši no mātes, ka tu esi slikta meita, un cieši no mazmeitiņas, no savas meitas, ka tu esi slikta māte. Jo vecmāmiņa ir labāka. Kāpēc vecmāmiņa, nu tagad es uzzīmēšu vienkārši, ja tie ir gredzeni, tad ir kur viens gredzens, mātes, meitas, sievietes un ir kur meitas. Tad kas ir labāks? Vidus gredzens vai mazais gredzens? Nu, šis ir spēcīgākais, ja, pēc spēka. Labāks, kurš ir? Ar ko mātei labāk sarunāties? Ar meitu vai ar mazmeitu? Jā, kāpēc? Lielāka starpība argumentācijā. Un līdz ar to mazmeita necīnās ar vecmāmiņu, nu, kamēr viņai paliek tur noteikts gadu skaits, kurā vecmāmiņa pretojās.
Nu, tur ir 5 un tā tālāk, ja. Tātad, redziet, tas ir tāds zīmējums, vienkārši zīmējums, lai būtu saprotams. Un šajā zīmējumā kaut kas nav. Jā, nav ceļš. Jā. Bet tam ceļam vajadzētu iet, nu es vertikāli uzzīmēšu šādi. Šeit, protams, ka mēs varam asi zīmēt tālāk, asi zīmēt tālāk. Tikai tāpēc, nu, ka tas, nu, ir kaut kāds moments. Tas nav būtiski, bet, ka ceļa tālāk attīstība sāks no šī punkta, tālāk attīstība. Tad šie visi riņķi ir atbalsts ceļam. Tā vajadzētu būt. Ja mātei kā spēkam, sievietei kā spēkam un mazmeitai vai meitai mazmeitai kā spēkam nebūtu brīvā izvēle. Tikko ir brīvā izvēle, nu tas radošums. Tieši radošums. Un vēlme sevi uzzināt, tad es tevi dzemdēju, tad es arī labāk zinu, kā tev jādzīvo. Ņemam tādu stāstu no Bībeles. Jā, mēs par daudz, bet ņemsim no Bībeles. Jēzus Kristus ir 12 gadi. Nu, viņš aiziet baznīcā un tur sprediķo. Pēc kāda laika atnāk māte ar tēvu, Marija ar Jāzepu, un saka, mēs tevi meklējām visā pilsētā, nevarējām tevi atrast. Kur tu biji? Viņš saka, es biju pie tēva. Ko jūs man meklējat ārpusē? No šī viedokļa, kas ir Jēzus Kristus šajā visā zīmējumā? Dieva tēls un līdzība. Tātad, kā viņš rīkojas? Vektoriāli. Šeit, kur māte meklētu Jēzu Kristu? Pašā centrā, tur, kur ir Dievs, tur arī meklētu dēlu. Bet, ja viņi ir ārpus, tad kur viņi meklē? Visur, kur izņemot to vietu, kur viņš, skatiet, to vietu, kur viņš ir. Ir tas nozīmē vienāds ar vārdu ceļš, un tāpēc pēc tam Jēzus Kristus saka, kas iet caur mani, es esmu ceļš, kas iet caur mani, tas atnāk Dieva valstībā. Tātad meklē visur, kur, izņemot to vietu, kur viņš ir. Un ja viņš ir, tad viņš ir ceļš. Tātad, ja vīrietis ir, tas nozīmē eksistē, pastāv, viņa spēks, darbība ir, es teikšu tā, polarizēti vai virzīti pasaules gribas virzienā, tad viņš arī ir ceļš. Un tālāk ir Dieva jūta. Dieva jūta pēc pārtraukuma.